Kungs kļuva mans aizstāvis un mani izveda plašumā. Viņš izglāba mani, jo mani mīlēja. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs, lai ir ar tevi. Brāļi un māsas, tuvojās gavēņas, lielais gavēņa laiks, kad kopā ar Kristu mēs sāksim ceļu virzienā uz Jeruzalemi. Tādēļ tagad pamazām atbrīvosim savas sirdis no visa liekā, lai mēs varētu ar Kungu iet kopā un skaidrām sirdīm. Es atzīstos visvarenajam Un jums, brāļi un māsas, es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, par mani Kungu mūsu Dievu. lai apžēlojas par mums, visvarenais Dievs, un pieņems mūsu grēkus, lai aizved mūs mūžīgajā dzīvē. Svēto garu
visvarenais Dievs, liec, lai pasaules likteņi tavā vadībā mierīgi kārtotos, un tava baznīca varētu tev netraucēt un priecīgi kalpot. Mēs tevi lūdzām mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžos. Amen. Lasījums no Sīrahta grāmatas. Tāpat kā sietam sijājot pāri paliek atkritumi, tā parādās cilvēku netīrība viņas spriedumos. Podnieka trauks ceplis pārbauda, bet taisnīgus cilvēkus ciešana pārbaudījums. Kā koka kopšana ir redzama pēc viņa augļiem, tā valoda atklāja cilvēka sirds domas. Neslavē vīru, pirms viņš nav runājis, jo runa ir cilvēku pārbauda. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ticam Dievam. Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, kad mirstīgais būs ietērpies nemirstībā, tad piepildīsies rakstītais vārds. Uzvara ir iznīcinājusi nāvi. Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur ir tavs dzelonis? Bet nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir likums. Pateicība Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Tāpēc, mani mīļie brāļi, esiet stipri un nesatricināmi, vienmēr aizņemti Kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas Kungā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Amen.
Dievs kungs, lai ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lūkas. Tajā laikā Jēzus pastāstīja saviem mācekļiem šādu līdzību. Vai akls var vest aklu? Vai tad viņi abi neiekritīs bedrē? Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, bet katrs būs pilnīgs, ja viņš būs kā tā mācītājs. Bet kāpēc tu redzi skabārdu savu brāļa acī, bet baļķi, kas ir tavā acī, nesaskati? Kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj brāli, man izved skabārdu, kas ir tavā acī, pats savā acī nemanīdams baļķi? Tu lieko, izmet vispirms baļķi no savas acis, un tad lūko izvilkt skabārdu, kas ir tava brāļa acī. Tas koks nav labs, kas nes sliktus augļus, nec tas slikts, kas nes labus augļus, jo ik vienu koku pazīst no tā augļiem. No iekšķiem netiek lasītas vīģes, nec no dažiem ievāktas vīnogas. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krājumiem pasniedz labu, bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krājumiem pasniedz ļaunu, jo no sirds pārpilnības runā viņa mute. Tas ir Kunga vārds. Slāva Kristum. Slavēts Jēzus Kristus. Kā jūs domājat? Vai akls ir tas cilvēks, kas neredz? Atcerēsimies kādu aklo no jaunās derības. To aklo netālu no Jērikas pilsētas, Nāves jūras tūmā. Akls ar acīm viņš neredzēja, bet vai viņš bija akls? Viņš dzirdēja, ka iet garām ļaužu pulks. Viņš apjautājās, kas tad tur iet, un izdzirdis, kā Jēzus Nācarietis. Viņš saka skaļi saukt: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Jānis mēģināja viņu apklusināt, bet viņš sauc vēl skaļāk: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājās, lika atvest aklo, un beigās vēl pajautāja, ko viņš vēlas. Kungs, lai es redzu. Un Jēzus teica: topi redzīgs, tava ticība tevi glābs. Topi redzīgs. Jā, aklais, top redzīgs, bet vai viņš bija akls? Un Jēzus saka, tava ticība tevi glābs. Par kādu ticību tevi runa? Nē, ne jau par pašhipnozi, par suģestijas vai subjektīvo ticības spēku. Nē, runa ir par ticību Jēzu. Un tas tur pie Jērikas, viņš nebija akls šīs ticības dēļ. Viņš ticēja Jēzu Nācareti. Tādēļ viņš bija saukts. Un ne tikai ticēja sirdī,
kā saka kādreiz luterāņi, es jau sirdī ticu, man jau iekšā ir, tikai no uz baznīcas nenāk. Ne tikai ticēja, bet arī nebaidījās savu ticību apliecināt. Apliecināt publiski, tā pūļa priekšā, kuri neticēja. Tā pūļa priekšā, kas mēģināja viņu apklusināt, no ko tad tu bļausties. Gudrs skolotājs iet garām, gudrs cilvēks, un tu te bļausties. Un ko Jēzus dara? Jēzus viņu dara fiziski redzīgu. To, kurš bija jau garīgi redzēts, bet akls. Bet vai viņš bija akls? Fiziski jā, garīgi nē. Akli bija tie, kas mēģināja viņu apklusināt. Tie, kuri Jēzu redzēja gudru rabīnu, izcilu garīgo skolotāju, bet nebija ticības viņam kā pestītājam, kā senlaidīgajam glābējam, kā mesijam. Mesiju sauc toreiz par Dāvida dēlu, Dieva dēlu. Neticēja Jēzum kā praviešu apsolītajām, tajā, kurā piepildās pēdējās 1000 gadus pravietojumi. Viņiem tiem pūlī bija fiziskā redze, tāpat kā mums tik daudz ļaužu uz ielām, kuri redz. Viņi pat prata, protams, lasīt. Viņi zināja, ka Dāvida dēlu pravieši sauc par Mesiju. Tas ir dievišķais pestītājs. Viņi zināja, jo nebija akli, bet neticēja. Jā, aklo Jēzus dara redzīgu. Bet paliek jautājums, vai pūlis atgūs redzi, vai jūdi atgūs redzi un redzēs savu Mesiju. Un Jēzus par to runā šodienas lasījumā, jautājot, vai akls var vest aklu, vai tad abi neiekritīs bedrē. Imantam Ziedonim viņa epifānijās ir dzejas rindas: leksim bedrē, redzējis, kas mūs ārā vilks. Ja paskatāmies apkārt, šķiet, ka sabiedrībām, no arī valsts līmenī, mūsu priekšnieku, darbinieku vidū šis varžu sauciens leksim bedrē, ir augstā cieņā. Kaut kur tur augšā nesasniedzams paliek sabiedrības morāle, demogrāfija, harmonija, patiesa mākslas skaistums. Tas kaut kur neinteresantās debesīs. Virziens ir leksim bedrē. Vai arī, ja jau esam bedrē, tad vienā nākamajā, tad vēl dziļākā bedrē. Un vēl mazliet dziļāk. Un mūža galā uz nāves stiekšņa varbūt viens otrs atloks, bet ieradums jau ir leksim bedrē. Un tas jau būs kļuvis diezgan automātisks. Nezinu, vai viņa bērni pasauks priesteri uz mājām. Nepasauks, jo baidīsies, ka tik nenobīstas. Un sabiedrība, mūsu sabiedrība, kur tad viņa atrodās, ja ne dziļā bedrē, dziļā demogrāfiskā bedrē, interneta atkarības bedrē, mākslīgo abortu un geju randiņu bedrē, sabiedrības kopējās naudas izzakto finanšu bedrē. To var mēģināt aizpildīt, apliekot pensionārus ar nodokļiem un jaunie paudzē atņemot nākotni. Izskatās, ka aklie ved aklos. Un uz kurieni? Ja skatās eksistenciāli, tad uz visdziļāko bedri, kas katru personu var sagaidīt viņa dzīves beigās. Un tad jau Jēzus jautā,
vai akls var vest aklu, vai kad abi neiekritīs bedrē? Kā gudrēts? Lai neļautu aklajiem sevi ievest bedrē. Un to labi parāda, varbūt kā 3 gadījumi no evaņģēlija, to labi parāda Jērikas aklais. Viņš meklēja palīdzību pie Dieva, bet ne abstrakt. Nevis abstrakt pie Dieva, viņš uzrunāja Jēzu. Viņš no visas sirds uzrunāja Jēzu. Un viņš pat neizvirza prasības. Nu, man vajag to un to, labu algu, vēl kaut ko. Nē, bet vienkārši no tālumā viņu sauc. Un arī mēs jau esam tālumā. Mēs esam šeit trimdā, tālu no debesīm. Mēs no tāluma varam saukt tāpat kā tas aklais, apžēlojies par mani. Un tad tieši šī apžēlošanās ir vissvarīgākā. Jēzus apžēlojas. Viņš apžēlojas grēksūdzē un piedod mūsu grēkus. Apžēlojas, ka mēs viņu patiesi lūdzam tabernākla priekšā. Savā ziņā mēs esam līdzīgi šiem fiziski aklajām. Arī mēs ticīgie. Kādēļ? Jo mēs kungu neredzam tā ar savām fiziskajām acīm, tāpat kā aklais. Mēs ar viņu runājam lūkšanā, tāpat kā tas aklais Jērikā. Ja mēs esam ļoti līdzīgi, mēs viņu pat neredzām, tad, kad mēs viņu saņemām viņa miesu svētajā komunijā. Bet tāpat kā Jērikas aklais, mēs neesam akli, mēs esam redzīgi, mēs zinām, ka tas ir Jēzus. Bet ne tikai Jērikas aklais mums dod tādu labu piemēru, kas var palīdzēt atrast mums ceļu. Tuvojas gavēnis. Un tad mēs kopā ar Jēzu dosimies uz Jeruzalemi, lai pavadītu viņu tur līdz krustam, Golgotā. Un atcerēsimies 2 laupītājus. Atcerēsimies 2 tos, kas tika sisti arī krustā, vienu Jēzum pa labai, otru pa kreisai rokai. Viņi redzēja Jēzu. Nebija akli. Bet tomēr viens bija akls. Viņš zaimoja, viņš novērsās. Viņš uzstādīja prasības Jēzum nokāpt no krusta. Bet otrs nē. Otrs bija redzējis. Viņš neko neprasīja, viņš atzinās. Viņš teica, mēs taču saņemam taisnīgi un pienācīgi par mūsu darbiem, bet viņš nekā jaunu nav darījis. Kungs, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus pat nejautāja, ko viņš grib. Jērikas aklajā viņš pajautāja, tas teica, kungs, lai es redzētu, bet šis krustā to pat nejautā. Bet Jēzus viņam pasaka, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Jēzus iedod viņam vairāk, nekā tas krustā iesistājis būtu iedomājies pat lūgt un prasīt. Arī mēs reizēm nezinām, ko mums vajag. Ko mums zina, ko mums vajag, lai mēs būtu svēti, jo paradīzē jau neuzņem nevienu, kas nav nožēlojis, kaut vai kā šis laupītājs, un kuru kungs nav darījis svētu, un kaut vai kā šo laupītāju, kas ir pirmais kanonizētais svētais baznīcā. Pirmais svētais. Tātad pirmais visbūtiskākais ir runāt ar kungu, lūgt žēlastību. Mēs to darām svētajā misē, kad dziedām Kyrie eleison, kungs
apžēlojies. Tāpat kā šis ierītas aklais, kungs apžēlojies. Bet varbūt tās lūgt tā ne tikai svētajā misē, bet padarīt to par pastāvīgu lūgšanu mūsu dvēselē, par mūsu attieksmi pretī Dievam, kungs apžēlojies. Tad pirmais ir runāt ar kungu, lūgt šo žēlastību. Un otrais ir lūgt neatlaidīgi, kā aklais ierītas, kuru mēģināja apsaukt sievietu. Neatlaidīgi. Un trešais, neļaut, lai apkārtējie mūs attur no sekošanas Jēzum. Aklājs, ko darīja? Viņš sauc tad vēl skaļāk, lūdzās vēl vairāk. Arī laupītājs neklausījās tajā otrajā, kurš zaino, kurš netic, kurš saka, kā Jēzus Kristus nokāpt no krusta. Tad trešais ir neļaut aklajiem mūs ievest bedrē. Bet kas ir šie aklie mūsu sabiedrībā? Varbūt daudz kas. Bet katrā ziņā tie ir tie, kuri netic Jēzum un visām tām, ko viņš mācīs. Kas tic visam kam citam, politkorektumam, sabiedrības viedokļiem, vaļīgam, morāls piedāvājumam, saviem pašu spēkiem, ideoloģijai, kurā nav vietas patiesam Kristum, vai Kristum kā lielam skolotājām, ne vairāk. Jēzus laikā visvairāk šo aklo bija jūdu vidū, no kuriem liela daļa noraidīja Jēzus. Un tas turpinās arī pēc augšām celšanās. Tas nebija tikai Jēzus dzīves laikā, un tad kaut kas šodien ir mainījies. Vai tad sinagogā redz Jēzu to, kurš piedzīmā viņu tautā, nāca viņus izglābīt. Un evaņģēlijā mēs redzam vienu piemēru no šiem neticīgajiem. Viņu sauc Sauls. Viņš uzskatīja sevi par ļoti redzīgu, jo viņš bija teoloģiski ļoti izglītots. Pie Gamaliela rabīna kājām mācījies. No Saulu sevi sauca pirms savas atgriešanās un pirms kristībām tas, kas vēlāk kļuva par apostuli Pāvilu. Tobrīd viņš neticēja, bet bija pārliecināts, ka ir redzīgs, ka redz vairāk nekā tie muļķi kristieši, kas iet uz baznīcu. Bet viņš bija akls. Jūs jau zināt, kas notiek ar Saulu. Ceļā uz Damasku viņš patiešām kļuva akls, patiešām zaudēja redzi. Un tad viņam kā zviņas nokrita no acīm, kad viņš runāja ar Jēzu, kad Jēzus runāja ar viņu. Un turpmāk jā, Jēzus viņam atdeva atpakaļ redzi. Bet kādēļ? Lai viņš sludinātu Jēzu. Arī mēs redzam, Dievs mums ir devis tik daudz, lai mēs viņu sludinātu. Lai mēs sludinātu Jēzu, nevis ezotēriku, nevis filipīniešu dzīvniekus, kabalu, budismu. Katoliem ir svarīgi neļaut, lai aklie viņu vestu uz bedri. Uz tādu bedri, ar kuru salīdzinājumā kapa bedra ir ļoti sekla. Lai neiekristu vēl dziļākā bedrē, bieži lūgsim Jēzu, Kyrie eleison, kungs apžēlojies. Gandarīšanas sakraments, grēksūdze, tur kungs apžēlojies par katru spēcinieku, kas tev nāk. Un atkārt mācīsimies pazīt labāk savu ticību, ar labām katoļu grāmatām. Varbūt, ja kāds tā jūt pēc svētdienas mises, vakarā Zoomā vai pat uz vietas, meklējot atbildi Bībeles stundā. Un treškārt, neļauties kārdinājumam, meklēt atbildes citās sistēmās, ar kurām pilni ir grāmatnīcas plaukti.
Dzirdējām, ko saka Jēzus, no iekšķiem netiek lasītas vīdes. Mēs būtu dažiem vienos. Tuvojas pēlu trešdiena. Jāievēro gavēnis un atturēšanās no gaļas ēdieniem. Diena, ka no visas sirds sacīsim, kungs apžēlojies. Jo gavēnis ir ceļš uz Pupolu svētdienas gabalēm un tālāk uz krustu. Iesim tad šo ceļu kopā ar kungu. Viņš grib, lai mēs būtu redzīgi. Un tādēļ lūgsim, lai apostolis Pāvils, kas kļuva redzīgs, lai laupītājs, kas atgriezās pie krusta un piedzima paradīzē, lai aklais pie Jēzus vārtiem palīdz mums un aizlūdz kungu par mums. Slavēts Jēzus Kristus. Kungs atdeva fizisko redzi aklajām, jo viņš ticēja Jēzu. Tādēļ apliecināsim arī mēs savu ticību, sakot, es ticu uz vienu Dievu, visvarenā Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzirdinātu, Dievu no Dieva, taisu no taisa, patiesa Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, līdzīgu Tēvam, un caur kuru mēs satīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemīts līdz ar svēto garu, no jaunās Marijas un tapis cilvēks. Tas izpar mūsu Poncija Pilāta laikā, cietis un apbēdīts. Trešajā dienā augšām cēlies, kā pratots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pilnīgs un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svēto, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Uzticot Dievam, cilvēku vajadzības lūgsmes. Lūgsim, lai cilvēku prātos nostiprinātos atziņa, ka viņu laimes ceļš ir saistīts ar Dieva likumu izpildīšanu un paklausību sirdsapziņai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai ļaudis saprot, ka ticība dod tiem spēku labot darbu veikšanai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai cilvēku sirds plašāk atvers evaņģēlija patiesībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai kristīgajās ģimenēs valda saskaņa un miers. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai ļaudis vērtē savu nemirstīgo dvēseli un tās kumšanai, lai nežēlo nekādu pūļu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par tiem, kuriem ir veltīta šī svētā mise, par Justīni, Stefānu, Antonu, Mariju,
Lai Dievs apgaismo savu vaigu par viņiem un ļauj viņiem redzēt savu vaigu mūžībā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs, žēlīgais Tēvs, uzklausi savu ļaužu lūgšanas un dāvā tiem savu palīdzību, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs kungs, lai vai jums. Kungs, vai Tev. Uz augšu sirds. Mūsu sirds ir pie Kunga. Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Jo savu dzimšanu viņš atjaunoja sākotnējo cilvēku cīņu, ar nāvi pie krusta izdzēsa mūsu grēkus, augšām ceļoties dev mums iespēju sasniegt mūžīgo dzīvi un uzkāpjot pie Tevis savu Tēva, atvēra mums debesu vārdus. Tāpēc vienotībā ar eņģeļiem visiem svētījiem mēs Tevi slavējam, teikam, tagad un vienmēr. Pieņem un svētī
šo svēto Dievu, mēs Tev upurējām to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātāju mieru, sārgāt un vieno valdi pār to visā pasaulē, līdz ar savu tautu mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapus viņiem, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apostolisko ticību. Atceries, ko savas ļauj. Piemin arī visus klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un mīlība zināma, par kuriem mēs Tev upurējām un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābību un aizsardzību. Viņa nāk ar savām lūgšanām pie Tevis mūžīgā, dzīvā un patiesā Dievu. Viņa modar visu baznīcu. Mēs godinām Tavus svētos, vispirms pieminot slavējamo jaunā Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus, māti, kā arī svēto Jāzepu, jaunavas Marijas līgavaini, Tavus svētos apostoļus un mocekļus, Pēteru un Pāvelu, Andreju, Jēkabu, Jānu, Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Simonu un Tadeju, Līnu, Klementu, Sīkstu, Korneliju, Cipriānu, Laurenciju, Izadonu, Jānu, Pāvilu, Kozmu un Damjānu un visus Tavus svētos. Viņa nopelnu un aizlūgu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargājumu. Mēs Tev lūdzam, Kungs, pieņem ar labvēlību šo par dāvanu no mums, Taviem kalpiem un no visas Tavas sājums. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un ieskaits ar izredzētu pulku. Mēs Tev lūdzam, Dievs, sveitī un pieņem šo par dāvanu, padar to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par Tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Savu ciešanas iekšvakarā viņš ņēma maizi, savās svētajās un cienījumās rokās un pacēlis acis uz debesīm uz Tevi, Dievu, savu visvareno Tēvu, Tev pateikdamies, svētījā lauca, Tev saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī šo cilteno riķeri savās svētajās un cienījumās rokās un vēlreiz Tev pateikdamies, sveitīja un deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un dzeriet no tā visa. Jo tas ir man jaunās un mūžīgās Dēvidas asīņu riķeris, kas par jums un par daudziem izlietas grēku piedošanai, dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc, Kungs, mums ir Tavi kalpi, arī Tava svētā tauta, pieminot Kristus Tava dēla, mūsu Kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no mirušiem un godības pilnu uzkāpšanu debesīs, sniedzam Tavai godājumai majestātei no Tavām dāvanām, tīvu, svētu, neaptraipīgu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas riķeri. Uzlūkot tos daudz
Visvarenais Dievs, piecām svētiem mēģinām aizņemt šurpu uz tavu debesu altārā. Tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim, tava dēla svēto miesu un asinis no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, Kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. Kungs, mēs tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdus uz Kristu, ļauj iet iepriecinājumā gaismas un mīlestību. Arī mums grēciniekiem, taviem kalpiem, kas cerām uz tavu lielo žēlsirdību, lai ļauts būt kopā ar mums svētiem apustuļiem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Lenālu, Ignanciju, Aleksandru, Marcinu, Pēteri, Feliciju, Perfektu, Agatu, Luciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un ar visiem trim svētajiem. Mēs tevi lūdzam, uzņem mūs viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet tavu žēlsirdības dēļ, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, caur kuru viss šīs dāvanas vienmēr rādi, dzīvini, nevis svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu, ar viņu un viņam, Tev Dievam un Svētajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžos. Paklausoties tikai Latvijā, viņa dievišķo ritmo pildo nekapaļāvību sakām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, Svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem, un neieved mūsu kārdībā, bet atpestī mūs no ļauna. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, ar tavu žēlastību. Mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, šā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Augies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru vienību. Mēs tev lūdzam, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Novēliet viens otram sirdī mieru.
esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Lūksimies, pieņēmuši debesu maizi, mēs lūdzam Kungs tavu žēlastību, lai svētā komunija, ar kuru tu mūs stiprini šai dzīvē, nodrošinātu mums līdzdalību mūžīgajā laimē, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs Kungs, lai ar jums. Kungs, lai ar tevi. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība, lai jums paliek. Pateicība Dievam. Paldies par šo kluso un svēto vakara misi. Šodien ir mēneša pirmā svētdiena, tādēļ pagodināsim Kungu ar Jēzus sirds litāniju. Un vienmēr ir labi palikt kādu brīdi, ja ir iespējams, baznīcā ilgāk, un tāpēc tādā šī adorācija un šī litānija, tad mēs esam kopā ar Kungu. Viņš ir mūsos, vismaz kādu brīdi viņš ir mūsu kopā ar mums. Svētākais sakraments, lieciet Kungu visas tautas, slavējiet visi ļaudis. Tādēļ, kā viņa žēlsirdība ir ļoti stipra pār mums, un Kunga patiesība pastāv mūžam. Ir slavēts mūžīgi visvētākais sakraments. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, kā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Visvētākais sakraments. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dievs Tēvs no debesīm, Apžēlojies par mums. Dievs Dēls pasaules pestītājs, Apžēlojies par mums. Dievs Svētais Gars, Apžēlojies par mums. Svētā trīsvienība, viens vienīgs Dievs, Apžēlojies par mums. Jēzus ir mūžīgā Tēva Tēvs, Apžēlojies par mums. Jēzus ir jaunavas mātes miestās, svētā gāra veidotā. Apžēlojies par mums. Jēzus ir ar Dievu vārdu būtībā vienotā. Apžēlojies par mums. Jēzus ir bezgalīgā maņastāte. Apžēlojies par mums. Jēzus ir svētā Dieva baznīca. Apžēlojies par mums. Jēzus ir visaugstākā mitekli. Apžēlojies par mums. Jēzus ir Dieva nāms un debesu vārti. Apžēlojies par mums. Jēzus ir degošais mīlestības ugunsgods. Apžēlojies par mums. Jēzus ir taisnības un mīlestības patvērums. Apžēlojies. Jēzus ir labuma un mīlestības pilnā. Apžēlojies par mums. Jēzus ir visu tikumu dēls. Apžēlojies par mums. Jēzus ir katras slavas viscienīgā. Apžēlojies par mums. Jēzus ir visu sirdžu valdniece un vienotāja. Apžēlojies par mums. Jēzus ir, kurā ir visi gudrības un vienības kārtumi. Apžēlojies par mums. Jēzus ir, kurā dzīvo visa dievības pilnība. Apžēlojies par mums. Jēzus ir, kura tēvam ļoti labi. Apžēlojies par mums. Jēzus ir, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši. Apžēlojies. Jēzus ir mūžīgo pakalnu ilgošanās. Apžēlojies par mums.
Jēzus ir pacietīgā un žēlsirdības pilnā. Apžēlojies. Jēzus ir bagātā visiem, kas tevi pieskaut. Apžēlojies. Jēzus ir dzīvības un svētuma avots. Apžēlojies. Jēzus ir gandarījums par mūsu grēkiem. Apžēlojies. Jēzus ir nievām piepildītā. Jēzus ir mūsu grēku dēļ satriektā. Apžēlojies. Jēzus ir paklausīgā līdz nāvei. Apžēlojies. Jēzus ir ar šķērpu pārturtā. Apžēlojies. Jēzus ir visa iepriecinājuma avots. Apžēlojies. Jēzus ir mūsu dzīvība un augšām celšanās. Apžēlojies. Jēzus ir mūsu miers un izlīgšana. Apžēlojies. Jēzus ir asiņainais upuris par grēkiem. Apžēlojies. Jēzus ir pestīšana cerošiem uz tevi. Apžēlojies. Jēzus ir cerība mirstošiem tevī. Apžēlojies. Jēzus ir visu svēto laimība. Apžēlojies. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Saudzēmos. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Uzklausimies. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Apžēlojies. Jēzu lēnprātīgais un pazemīgu sirdi. Veido mūsu sirds pēc savas sirds. Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā dēla sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko viņi tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz tavu žēlsirdību, tavā piedošanu, tā paša tava dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi dzīves svētā gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Visumīļais Jēzu, cilvēks pestītāji raugies uz mums, kas dziļā pazemībā nometušies pie tava altāra, tavā priekšā. Tavi mēs esam, bet lai mēs būtu arvien ciešāk saistīti ar tevi, tad redzi, katrs no mums šodien labprātīgi veltīs sevi tavai visvētajai sirdī. Daudzi tevi, diemžēl, nekad nav pazinuši, un daudzi ir tavas baušļus panīcinājuši un tevi no sevis atstūmuši. Apžēlojies par viņiem visiem, vislabais Jēzu, un velc visus pie savas visvētās sirds. Kungs, esi karalis, ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no tevis atkāpušies, bet arī pazudušiem dēliem, kas tevi ir atstājuši. Iestos tēvu mājās, lai tikai neizietu bojā no postuma. Esi karalis arī tiem, kas maldu mācības samulsināti, vairs šķelšanos no tevis atdalīti, sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens gan. Dāvā kungs savai baznīcai drošu brīvību un labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens un tas pats sauciens. Slava Dievišķai sirdī, caur kuru mums ir nākusi pestīšana. Viņai lai slava un gods mūžīgi mūžos. Kristus svētos sakramentus. Amen.
pastāvības saņem tavas pestīšanas augļi, un lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžu. Āmen. Mm.